šodien mūsu tēma padziļināti jautājumi par lietajiem diskiem. Pareizi, Gint, vai ne? Jā, Paul. Jo nopirkt disku tas vēl nekas nav. Viņš kaut kā ir jāpieskaro pie mašīnas tā, lai viņš nevibrē, lai viņš smuki izskatās un lai viss nekur neķerās. Tieši tā. Un mēs esam sagatavojuši tādas pamat lietas, kur dažas ir obligātas, lai vispār varētu disku pieskrūvēt un lietot. Dažas varbūt nav tik obligātas, bet tāpat ir populāras un kā saka, sirds prasa, tuninga lietas vienmēr ir. Es minētu, ka šīs lietas palīdz tai mašīnai izsties tā kā platākai, nemainot disku. Tu vienkārši vari paņemt savam diskam, kurš tev mazliet uz iekšu, uzliec flancīt un būs smukāk. Jā, nu un tad mēs pieskārāmies flanču tēmai. Šeit, principā, viss ir ļoti vienkārši. No tīri praktiskā viedokļa, šeit ir varbūt ne tik daudz praktiskais, cik izskats un tā, sauksim to par vieglo tādu tuninga risinājumu. Daudzi braucēji ir sportiskā izskata automašīna, ir superīgi ieradāti diski. Jā, viņi perfekti dara, viss it kā forši. Kā no rūpnīcas, bet gribās platāk, tāpēc, ka lai būtu līdz ar bortu un lai tas viss izskatītos jaudīgāk. Jā, tāpēc ir flanči, principā starplikas, pareizāk sakot. Flančiem ir uzdevums ļoti vienkārši. Tev ir automašīna, tev ir riteņa rumba, tu uzliec flanci vai uzliec un pieskrūvē flanci. Ir speciāls skrūvs paredzēts, kur pieskrūvē. Mēs parādīsim vienam citam piemēram. Un tad nāk virsū disks un nāk vai nu garās skrūvs vai kā tie visi tehniskie risinājumi ir dažādi. Un rezultātā tu saņem platāku to versiju. Tas viss ir forši, bet ir viens bet. Ar flančiem jāreitinās, ka tā ir, jebkurā gadījumā, tā ir tehniski iemaisīšanās. Automašīna ir savu, kā saka, ražotājs ir izdarījis, kā tu mini inženieri, tur ir banda vesela strādājusi. Disku ražotājs ir izdarījis savu, arī viss izkalkulējis. Un tu pa vidu ieliec, to jāreitinās, ka palielināta slodze būs uz rītošo daļu. Tad spēku plats jau mainās. Jā, tā kā kaut kādās niansēs viss būs mazliet savādāk un, teiksim, jāizprot to, ka tas ir vairāk, šeit ir atbildība gulstās uz taviem pleciem. Ja tu pats izvēlies un pats to dari. Ir atsevišķi gadījumi, kad flančiem ir arī tomēr arī certifikāti. Tādi gadījumi ir reti, viņas maz var kur atrast. Parasti ir bez, bet, jā, ir gadījumi atsevišķi, kad pat disku ražotājs paredz šādas flančas likt iekšā, jo piemērs ir BMW automašīna, tur ir milzīgas iespējas, potenciāls ar dažādiem platumiem spēlēties, diametriem, vispārējo. Un dažādi modeļi ir 3. sērija vai 7. sērija, pēc lieluma jau atšķirās. Tad arī pat ražotāji var nākt līdzi flances jau kopā ar disku zem konkrētās automašīnas modeļa. Tad tas ir kopā kā sets tāds. Jā, bet arī prātīgām cilvēkam vienmēr jāņem vērā, ka tā neatspērotā masa pieaugs par flanču tiesu un par 5 skrūvju tiesu. Tev tas viss, kas kratās bedrēs, kratīsies maķenīt smagāk. Bet, ko tu sirdī padarīsi? Nē, smukums ir pirmajā vietā. Smukums ir pirmajā vietā. Bet mēs jau pasakam objektīvi, kā ir, vai ne? Jā, tā ir katra izvēle. Flanči tirgu ir diezgan brīvi pieejami. Ir kas ir rūpnieciski ražoti, ir kas ir vietējie ražojumi, tur ir dažādi risinājumi. Flances varētu labi izstīties tāda sportiska diska, jo tikko tu uzliec tās tapskrūvus, tā galā ir uzgrieznīši, un viņam atkal ir kaut kur vītne plika ārā. Tur atkal jādomā par to dizainu. Nē, viss jau beigās šādu vai tādu risinās. Man rokās ir piemērs, teiksim, priekš SUV klases Jeep, kuriem ir 6 caurumi. Tad kā tas viss šajā gadījumā, piemēram, tiek uzlikts uz špiļkas tautā saucamās, jeb tapskrūvas, paldies tev. Uz tapskrūvēm tad ar uzgriezni šis flances tiek pievilkts klāt, un pēc tam jau šim flancim ir jau iestrādāts šīs tapskrūvas, uz kurām jau iet ordinālie jau tālāk klāt. Tā kā, un viss beigās no ārpuses jau izskatās jau fine. Disks ar uzgriežņiem, skrūvītēm, tā kā tas ir paredzēts. Tā ir tāda tehniska lieta no iekšpuses. Redz, dažādi biezumi. Ir plāni, ir biezi, ir pavisam plāni. Un šī tāda super, sauksim, universāls risinājums pāris milimetri, kaut kā 4-5 te ir, lai mazliet pavirzītu. Dažreiz arī ir diski, kas var nederēt, teiksim, tāpēc, ka automašīnai varbūt bremžu suporta ir ļoti liela. Un disks it kā
pēc kataloga paredzēts, bet te pašā laikā dzīvē dažs tehnisks nianses. Nu, pārāk, jā, tā, ka jau tur milimetrs tikai paliek. Jā, tad ar šādiem flančiem, nu, tas ir ātrais risinājums, kā var uzlikt kaut kādu 5 mm flanci vai vairāk, jā, un tad to disku vēlamo tik un tā uzlikt un braukt. Man ir jautājums, es tagad paspēlējos ar flančiem, satrakojos pats kaut ko pieskroju, man savirza ir jāpārbauda mašīnā vai jāpārliek? Savirza visos gadījumos būtu vēlama. Tad, kad ja tu iegādājies jaunas riepas, tu iegādājies vai komplektē automašīnu ar jauniem diskiem un tām pašām vecām riepām vai atkal jaunām riepām. Nu, tad savirza pēc noklusējuma uztais brauc mierīgi, jo tu zini, ka, zini kā, no vienas puses tas stereotips mums dzīvo, mūsu tur Latvijas ceļi, visi tik slikti, un tu bieži var dzirdēt, ja? Kaut gan cik tur ir, to tu labāk zināsi, kā ir uz šodien. Bet jebkurā gadījumā katra bedra vai kā, tur pat uztaisot arī savirzi pēc tam, to pēc mēneša jau var būt. Tā kā vienkārši kā regulāri tāda pārbaude, tas ir veselīgi priekš automašīnas, priekš maciņa pēc tam. Jā. Un kas mums te vēl ir? Vēl mums ir dažādas skrūves, ir uz griežņi, nu, nekā tāda, kā saka, ekstravaganta te nav. Kas ir interesanti, tas, ka skrūves atbilstoši, tātad, teiksim, ja tiek izmantot flanči, atbilstoši arī garāks skrūvs varbūt, kā tu pats redzi, teiksim, te ir standarta skrūve, nu, tad ir garāk līdz pat, nu, pavisam jau tur var aiziet kosmosā. Ir diski, kuriem skrūves pat nav vajadzīgs. Tie ir tā saucamie dedicated diski, kuri visi tik oriģināli paredzēts, izveidots no rūpnīcas jau disku, ka vienkārši liek lietas virsū kā oriģinālo. Līdz ar to pat nav vajadzīgs tāds skrūvs vai uzgriežņi, tos plaši izmantojumi, kas ir automašīnē. Tāpēc mainot diskus var atstāt tās pašas skrūvas. Tā gadās, ja? Jā, un ne tikai skrūvs, tu pat vari, teiksim, oriģinālo vidiņu no diska pārlikt no savas automašīnas uz jauno disku. Daudz tur jāsās arī tas konusiņš, kāds tajā skrūvē arī atšķirās. Tam ir tāds sfērisks, šitam ir tāds taisni konisks. Tad jāzina, kā diskā tā gultiņa, kurā tu liks iekšā. Nevar likt kā pagadās pēc izmēra vienkārši skrūvi. Kā pagadās nevajag likt, jo tu pareizi pieminēji, ir šī atšķirība, bet otrs puses atkal, vai tev par to galvai nav jāsāp. Ja tu apmeklē servisu, kas ir uz tu ar diskiem, vai jau nodarbojas labu laiku, ja viņi tur čaļi ir izkoduši šo abeci ļoti labi, un jau vairāk, ja pēc kataloga tas viss tiek piemeklēts, tad vispār galvai nav jāsāp. Bet ja es vienkārši pērku lietos diskus pēc kataloga, man pateiks, man vajag citas skrūves? Tā var būt, jā, ka tev vienkārši pēc diskus un tev automātiski nāk saucamais kit komplekts. Visdrīzākais tā būs kastīte, kur būs iekšā tur 16, 20 vai vairāk skrūves vai uzgriežņi. Tur būs iekšā var būt un visdrīzākais arī speciāli centrējušie riņķi. Kam tie vajadzīgi? Kam tie vajadzīgi? Bet par to kitu, tas nāk parasti bez maksas pie diskiem. Vienkārši klāt nāk tā maisiņš ar skrūvē. Jā, to ražotājs nodrošina. Kas ir centrējušais riņķis? Šeit stāsts ļoti elementārs. Disks, kuram ir centra caurums, kur tālāk uz ritiņa rumbas tiek likts virsū. Šāds disks pēc saviem tehniskiem parametriem, tur platums, diametrs, atoms, tur skrūvēm, skrūves skaits, viņš var derēt vairākām automašīnām. Dažādām markām vai dažādas markas dažādiem modeļiem. Bet starp tām riteņa rumba var atšķirties katrai savu. Līdz ar to risinājums ir ļoti elementārs. Tev nepamanā, tu uzliec virsū, viņš neķerās, un tu esi priecīgs, bet tur paliek lufta. Tad tu sajūtīs pirmajos 100 metros, 200, kad tu izbrauks, ja tev tur viss aizies. Piemēram, tu mājās pārskrūvē, vai tu aizbrauc kaut kur nopirki, nezinu, kādu pats uz savu galvu kaut ko, varbūt ar lietotu. Man ir jāpamēra ar bīdmēru, cik ir tā ligzda diskā un cik ir tam balstam tas diametrs, ne? To var mērīt, bet te baigi jākonsultējas tomēr ir ar pašu tirgotāju, jo es uzskatu, ka, ja tirgotājs tirgo, viņam jānodrošina ir tā, lai tev viss būtu ok. Tad visā šajā metālu savienojumā skrūves, diski un tas riteņa, tas balsts, tikur ir kaut viena plastmasas detaļa. Jā, un viņi tik daudz ko risina, jo nav speciāli jāražo čupo diski tikai speciāli, kad lai centriņš būtu cits izmēri. Atvieglo dzīvi uzreiz visiem. Viņi nāk iekšā daži vieglāk, daži grūtāk, bet galvenais mērķis, kur mēs ielikām. Un, piemēram, tas ir kaut kāda konkrēta mašīna, tas paredzēts, kur ir riteņa rumba tāda,
un viss, un tev disks būs iecentrēts un brauc laimīgs. Viņš nemocīs skrūves, ja tur paliek lufta, tad skrūvēm ir daudz lielāks slodze. Jā, un kā es iepriekš arī minēju, starplika, lūk, ja kādam ir nepieciešams, var likt jau arī starpliku, šeit jau centriešies riņķis savu darbu ir izdarījis. Tas tikai attālums. Viņā nav nevītnes, nekā, tas vienkārši tādi starpliki. Mazliet garāks skrūve, protams, var būt, ka vajadzēs piemeklēt, bet varbūt arī nē. Nu, tur ir servisā noteikts. Noteikti interesants jautājums ir, vai šīs lietas atsevišķi var iegādāties, kas nāk līdz komplektā diskiem un kas nenāk. Ja daži nopirkšu diskus, varbūt tur tā gaļa biezāk un garāks skrūve, kā es to zināšu, vai kas man to pateiks. Jā, tātad diski, ja tu pēc 4 diskus jaunus, parasti tur nāk līdz tāda kastīte, kur ir iekšā jau skrūves vai uzgriežņi. Tas, kas viss nepieciešams, lai šo disku to var pieskrūvēt. Maksāt visdrīzākais par šo komplektu un tev nevajadzēs, bet disku ražotājs to iekļāvis disku cenā. Ja? Nu, tā nav gluži vienkārši dāvana. Nu, rezultātā tu pēc diskus, un tev nav, jebkurā gadījumā tu saņemsi. Atsevišķi, jebkura no šīm lietām, gan flančus, gan starplikas, skrūves, uzgriežņi un īpaši arī centrieši riņķi var iegādāties. Tā tirgu ir ļoti plaša izvēle. Internetā var sameklēt, iegooglēt, vēsties pie tuvākā servisa. Čaļi zinās, šo pa gadiem izmīcās. Tu mainot kaut kādiem ziemeņus pret vasarniem, kaut kad gribēs jaunu to starpliku. Zinu, ko es ievērojis vairāk. Te drīzāk ir pie katras maiņas, ja neuzmanīgi mēdz izkrist. Teiksim, nomontē vecos diskus nost vai riepas maini, mēdz izkrist. Mēdz pēkšņi, nezinu, kāpēc neielikties atpakaļ. Ja? Vai arī ielikts iekšā nav cieši. Tur labi savā fāzītē ielicies un tad saspiežās. Ja? Klaugiņ, tu visā stāstā par diskiem. Kas ir šī par tādu detaļu? Tie ir spiediena sensori. Diezgan obligāta lieta automašīnām, kas ir sāktas ražotas no 2014. gada. Pārreiz taču mašīnās ir sensori, es mainu diskus, tad tie sensori kaut kur pazūd, vai ne? Jā, te ir versijas, ir 2 varianti. Ja tu iegādājies jauns disks, to arī no esošajiem, kas ir oriģinālie sensori, pārskrūvēt uz jauniem. Pēc tam atkal tu pārskrūvējies atpakaļ tā kā nākamā sezona. Šis nav rekomendējamais risinājums, jo katru reizi īsti nav viņa paredzēta pārskrūvēšanai. Un vienu dienu, kad ieliec diskā un negrābsties. Jā, un vienu dienu, kad meistaram paliks tur rokās, un tad būs jārisina, kurš tur vainīgs un kāpēc. Jā. Bet ir jāparedz, ka pērkot jaunus diskus, ir jāpadomā par šiem sensoriem, ka viņi jāpiepērk klāt. Diskā šī nenāk līdzi. Nē, diskam nenāk līdzi, un tas būs jāreitinās ar papildus ieguldījumu, bet tas ir tāds vienreizējs faktiski, uz vairākiem gadiem, jo tā baterija, kas ir iekšā, atkarībā no ražotāja, ir paredzēta 5, 6 gadi, 4 var būt, vairāki gadi ir. Tad spiediena sensors ir ļoti ērta lieta, tu pats nejūti, ka tur, nezinu, 5 uz 2 nosēdās, un tā mašīna tomēr čābīgāk brauc. Daži izņēmumi ir, kur tie sensori nav vajadzīgi, ir automašīnas, kur ir tā saucamais indirect, jeb pēc ABS kalkulē. Tā uz rotācija. Tur ir vācieši, tur Audi mašīnām, vēl varbūt, tur ir savādāk. Tad ir, tur ir cits savs risinājums. Ja tev nebija sensors, tad neuztraucies par sensoriem mainot diskus. Ja bija, padomā. Tas būtu tas vienkāršākais algoritms. Jā. No visas šitās klusās dabas mums jau palicis tas, kas tas ir. Skrūves mums jau bija. Kas tās par skrūvēm? Šīs ir drošības skrūves. Forša lieta, ja tu tu ieguldi. Tad šitas ir ļoti labs variants, lai zaglim ir uz ceļa ļoti grūti, bet pašam jāsargā nepazaudēt atslēdziņu. Tieši tā, jā. Vēlreiz tātad sērijas apstākļos var, bet tas nebūs ātri, tas nebūs klusi. Un skrūvus jāmet ārā. Tad būs jāiesvīst, tad būs cauri, bet tieši tā naktī. Ja atslēdziņu loģiski nevajadzētu zaudēt, tā tas ir, bet ja gadījumā atslēdziņu pazūd, tad, teiksim, ir šim populārais ražotājs Magārds. Šeit ir konkrēts kods līdz, ko šo kodu to pēc tam servisā pasūtīt jaunu atslēdziņu. Jā, būs bišķi jāpacieš kaut kādu nedēļu, 10 dienas ekspresa kārtā, bet no Vācijas tad šīm atslēdziņa tev atnāks. Varbūt tu pat uzreiz vari 2 pasūtīt. Vienu ietot sievai, otru sev. Kāpēc gan ne? Jā, to jāreitinās, bet toties naktī tu guli mierīgi un tev uz ciedeļiem mašīnas drīzāk nebūs. Zagļi šīs lietas, zinu, viņiem nepatīk. Tad mūsu īsais kurs par niansēm disku uzlikšanā un lietošanā iet uz beigām. Jā.
Bet tas vēl nav viss, jo ļoti aktuāls jautājums, ko teiksim, servisos bieži saskarās. Kā tie diski izturēs mūsu ceļus vai nesalocīsies uzreiz? Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums. Jā, lūk, ar diskiem viss ir tādā ziņā arī vienkārši. Te ir liela, teiksim tā, liela loma spēlē divas lietas. Pirmais ir, cik ir diska ciltspējība, kravnesība. Nekad neesmu redzējis tādu parametru nekur. To mēdz diskiem iekšā gravēt. Jā. Vai nu mēs piepriekš skatījāmies, kur ir tie sertifikāti, tad tie sertifikātos tur ir minēts. Diska kravnesība. Diska kravnesība, okay. Jā. Un cik viņai vajadzētu orientējoši, pie cik skaitās laba? Es salīdzinātu vairāk ar ražotāju, tad Vācija, Eiropa un Ķīna. Ķīnā diski ir vidēji ap 700 kg, plus mīnus ap 700 uz disku. Tā ir celtspēja. Nu, vismaz oficiāli norādīta, ja tādu var redzēt. Eiropas ražotājiem, un īpaši Vācu, tur ir 700 un uz augšu līdz pat 1500 kg uz disku. Gandrīz reiz 2, līdz pat. Ja? Un tā ir liela starpība jau. Tad, ja tu nezini to ražotāju, tad kāds jauns vārds, tad paskaties šo kravnesību, lai saprastu. Jo viņi būs lielāka, jā, tieši tā. Un otra ir svarīga lieta - diska dizains. Kam šis disks ir domāts? Ja ir runa par vieglajām automašīnām, tad, ja tur ir reti spieķi, smalki spieķi, tur varbūt tehnoloģiski risinājumi, kas to atrisina, to izturību, ir kalti un visādi, bet jo mazāk to spieķi, jo vieglāk ir viņam, kur tomēr padoties. Ja? Jo vairāk disks ir pildīts, masīvs spieķi, jo viņš ir tas saturs tur ir. Ja? Un šeit ir foršs piemērs, šis disks ir priekš komerces transporta. Tātad ne tikai vieglajām automašīnām vai džipiem taisa, bet arī priekš busiem. Jā, priekš manam busiņam, jā. Un šis ir jau pēc dizaina redzēt, ka jau ir, tātad te ir 16 solas, spieķi ir pietiekami tādi masīvi, jā, un viņi ir daudz. Un vidus centrs ir diezgan tāds masīvs, liels. Nu, jā, reģiņi, tas ir komerces transports, kuram svarīgs, tad ir, cik viņš tiešām var panest to svaru. Viņam neinteresē dzesēt bremzes, viņš var būt diezgan pilns un nekāda bēda. Jā, tā kā tāds pēc būtības masīvs, bet tai pašā laikā atkal tas ir dizaina jautājums, arī pat uz komerces transportūru uzlikt disku, kas spēlē, tomēr tev tas automašīna jautrāk. Ja man ir kaut kādas raizes vai aizdomas par to, vai viņš man nesalocīsies bedrēs, mēs skatāmies šo te viņa kravnesību, kurai jābūt starp 700 un 1500. Jo vairāk, jo labāk. Folijas taisīt diskus, bet viņš pats saprot, kur tu aizbrauks. Tā, ja tā saimnieciski ņemamies, tad mums šo kravnesību vajag paskatīties. Jā, normālos servisos, kur čeļi nodarbojas ar diskiem, viņi zina, kā to pārbaudīt, viņi zina, kā to noskaidrot. Viņi to noskaidros. Tad rezumēsim, mums tad nopērkot diskus ir jāpadomā par šīm te flančiem vai starplikām, par skrūvju maiņu varbūt vajag garākas un par riepu spiediena sensoriem. Un arī vēl par to pretaizdzīšanu vai iespēju nenozagt riteņus. Tas ir tas, kas jāpadomā tad, kad tu izvēlēsi jaunos diskus. Tieši tā. Paldies tev par stāstu.